Jā, esiet sveicināti, darbie skatītāji. Šoreiz tikai dzirdēsiet mani, esat varbūt dažreiz redzējuši streamos. Tas esmu es, neviens cits kā Kefīrs. Ar mani šodien kopā pirmais viesis. Cerams, ka aizies veiksmīgi šis podkāsts, un viņš nebūs vienīgais viesis un nebūs vienīgā epizode šī. Ar mani kopā ir neviens cits kā garāžas CEO, labākais tehniskais cilvēks, kas stāv CS scēnā šobrīd. Tas ir Aleksandrs Lācis Mitins. Sveicināts! Sveiki, sveiki, sveiki! Jā, tad... Kas pa veidu kā pieteici? Jā, tieši tā. Bet jā, šim visam ideja ir tāda, ka es pamanīju, esmu tādu lietu, ka nav nekādas ziņas latviski par e-sportu. Nu, tikai Twitterī tik cik tur Airiks postu un kāds cits vēl ieliek kaut ko. Tas arī ir viss, ko es redzu principā no latviešu ziņām un ko runā par CS scēnu tieši. Varbūt sākumā pirmās epizodes man būs tieši no CS tikai, pēc tam jau aiziešu plašāk uz Valorantu vai ko tādu. Bet jā, tātad mans mērķis ir popularizēt CS, ja vispār e-sporta ziņas Latvijā. Un šo es tagad arī sākšu pirmajā epizodē kopā ar Lāci. Un, jā, mēs pārslīdēsim pāri dažiem tematiem, kā rostermānija. Tu redzēji, ka bija, kā ar latviešiem veicās šajā trakajā brīdī, kamēr mainās sastāvi, kur viņi atrodas un kas notiek. Un es domāju, mēs varam sākt ar tādu vienkārši lielu blīkšķi, tāds lielais blīkšķis, kas bija visā e-sporta scēnā. Simples aizgāja no competitive scene. Tas bija tāds smags trieciens, manuprāt, kompetitīvs sīnam, jo daudz to negaidīja. Vismaz es negaidīju. Bet tad, kad viņš sāka runāt par CS2, kā ainu, tur tas pietrūkst, tas jau sāka vilkt lēnām uz to, ka viņš negrib spēlēt šo spēli. Kā tu šeit, vai aiz tā visa ir vēl kaut kas dziļāk, kā ne tikai tas, ka viņam nepatīk tā spēle? Nē, es varu darīt, viņš droši vien atgriezīsies tajā pašā CS2, nekur viņš neaizies. Jo viņš arī bija ierakstījis savā tvītā, ka viņam interesē arī citi oferi, ko viņam varētu iedot. Bet man liekas, tur ir kaut kāda apakšā problēma. Ja es nemaldos, viņš kaut ko bija teicis par dokumentiem, kaut kas tāds. Zinām, viņš ir Ukrainis, tur viņiem pašlaik situācija ir kā ir. Tā ka, ja būtu tiešām tas iemesls dokumenties, godīgi sakot, pilnīgi nebrīnītos. Bet, kas attiecas uz Navi, man šķiet, tas ir tāds kārtīgais blows priekš viņu sastāvā. Jo, ja es nemaldos, viņu performance pēdējā laikā nav bijis tas labākais. Jā, tieši tā. Viņi praktiski visām stiprajām komandām, kas ir piemēram FaZe, Mouse, Cloud9 vai kaut kas tāds, viņi ir zaudējuši. Kamēr kaut kādām tier 2, 3 komandām viņi, tos gan viņi uzvar. Piemēram, Monte, Apex un Cyclone, whatever, kas tas ir, bet... Šobrīd, kopš ir parādījies CS2, IEM Sydney bija pirmais CS2 Tier 1 turnīrs, un tur viņiem pirmā spēle bija pret Apexu. Un mūsu paši latvieši kādreizējā Volsum komanda uzvarēja viņus Apexus, to es atceros ļoti labi. Tas vēl bija CSGO laikos. Bet jā, pirmo spēli viņi uzvarēja pret Apexiem. Man likās, labi, varbūt ar Blaidu vēl kaut ko izvilks sastāvā. Un vispār tas interesantais risinājums, ka viņi paņēma coachu sastāvā, nevis meklēja kādu citu spēlētāju pēdējā brīdī. Tas ir tāds diezgan interesants atrisinājums. Bet jā, pēc tam negaida diezko spoži. Pret katru nākamo pretinieku viņi ir uzvarējuši vismaz vienu, ir uzvarējuši tikai vienu kārti pret Mauzu, FaZe, un tagad turnīrā Blastā, kas notiek pret Cloud9, tikko zaudēja 1-2. Rīt viņiem ir spēle pret NIP, tad redzēs, kā ies. Bet jā, viņi ir atraduši citu operi, citu Ukraini, tas ir Wonderfuls. Wonderfuls nāk Simple vietā, kā tev liekas, kā viņam varētu veikties, kā Wonderfulam ies? Simple kurpes viņš
100% nevarēs iefilot. Labi, kā viņam arī tas HLTV ratings ir diezgan labs, bet man šķiet, Simples jau ir iedevis tādu influencu savā komandā, kur praktiski, grūti būs aizmainīt tādu cilvēku, īpaši, kurš bija, var teikt, visas organizācijas seju, jo Simples lielāko daļu savas karjeras ir nospēlējis Navī. Es domāju, arī viņa komandas biedri bija praktiski visi piekrituši tīri tādēļ, ka viņi spēlēs ar pasaules numuru 1 spēlētāju, bet redzot to, kā aizies, man šķiet, tur varētu būt diezgan lielas problēmas ar ķemistriju un spēlētāju motivāciju. Kaut kā tā. Nu jā, redzējām, viņiem tas spožais brīdis bija tā, ka viņi uzvarēja to majoru, tad viņi ļoti labi paspīdēja ar bitu sastāvā, ka bits pienāca, viņš bija kā jauniņies, kā rukijs. Un viņš pilnībā, manās acīs viņš bija Rookie of the Year. Tā kā reāli, viņš tā nospēlēja, viņam headshot percentage kā nevienam citam, kili vēl vairāk, un tas ir vienkārši nepārspējami. Jebkurš cits rookie viņam nostātos blakus un sajustos kā maziņais. Bet jā, prieks redzēt īstenībā no Baltijas scēnas, arī dažus spēlētājus Navī, piemēram, arī tagad Navī akadēmijas komandā spēlē Džuks. Džuks tagad spēlē akadēmijas komandā JLs. Un JLs main komandā tieši tā, jā. Tā kā prieks redzēt, ka viņi meklē kādus tuvākus spēlētājus, nevis tikai no attālienes kaut kur. Bet, jā. Es domāju, man vairs nav īsti ko teikt par šo tēmu. Mēs varam iet tālāk, ja godīgi, uz nākamo tēmu, kas ir man šeit daudz lielāka tēma, ko mēs varēsim noteikti apspriest. Heroics. Tas ir Heroics, ko es gribu apspriest tālāk. Un šobrīd viņi spēlē Blast Premier Fall finālā ar Keidienu kā stand-inu. Viņš ir kā stand-ins, viņš nav pamatsastāv spēlētājs. Protams, prieks redzēt viņu atpakaļ Heroic sastāvā, jo tas, ko viņš ir izdarījis priekš Heroica, tas ir nepārspējami. Neviens cits to nevarētu izdarīt priekš viņiem, kā to izdarīja viņš. Bet viņam sastāvs jūk un brūk. Viss sākās ar to, ka Keidiens aizgāja no Heroica. Un tad jau atklājās, kāpēc. Atklājās tas, ka Jabi ar Staunu negribēja viņu tur. Un viņi teica, ja viņiem pagarinās līgumu, tad lai Keidiens neatrastos šeit. Un to arī Heroics izdarīja. Tā kā viņi tika vaļā no Keidiena, Jabijs un Stauns pateica, labi ir, mēs tad paliekam. Un tad beigās pusmēnesi vēlāk viņi pateica to, ka viņi ies uz Astralis. Un Astralis šobrīd ir ļoti tuvu, lai viņus nosainot. Tāds bigšs backstabbings noteikti tur viņu starpā. Un tam visam pāri, bet ir toties ļoti labas ziņas, priekš viņiem Duprīs aizgāja pie viņiem. Kā tev šķiet, kas tur notika Heroikā tieši ar Jabi un Stauna situāciju un ka Keidiens aiziet un kā tev šķiet tas viss kā izskatījās? Ko es varu tur pateikt? Zini, šito tā ziņas skatoties, man liekas, tur ir pats tīrākais skams, kas tur varēja būt. Respektīvi, viņi parakstīja līgumus ar citu komandu, un viņu main motivācija droši vien bija norakt viņu main konkurentus. Bet vai viņam tas sanāks? Yeah, probably, bet who knows? Varbūt tas Astralis arī paši nobruks, varbūt Heroica atradīs kaut ko labāku, aizies International. Neviens nezinu. Kā būs, tā būs. Jā, tieši tā. Kas notiks, to arī redzēsim, tam arī sekosim tālāk. Bet jā, tas backstabbings man tas tik ļoti nepatīk CS scēnā. Tā kā tev ir laba komanda, jūs varat visu ko izdarīt. Tev ir tādi talanti komandā kā Tesas un Sjuš, un jūs varat iet pēc majoriem. Jūs varat iet pēc majoriem reāli. Un tūlīt arī nāk pirmais CS2 majors martā, tūlīt jau sāksies visas kvalifikācijas uz majoru, un viņiem nav sastāva. Viņiem vienkārši nav sastāva šobrīd. Un man interesē, kāda sastāva. Viņiem divi playeri pat nav. Divi playeri viņiem ir viņiem nav pilnīgi divi playeri, jā. Viņiem ir viens standins un viens benchots players. Jā. Ko viņi savāks, zinot to, ka pagaidām ir decembris un nevienam, cik es zinu,
kontrakts ap decembra laiku, labi, novembra, decembra, janvāra laiku, cik zinu, nebeidzas. Viņiem probably vajadzēs sainot kaut kādus no-names, jeb nezināmus spēlētājus, kurus praktiski neviens proscēnā vēl joprojām nav redzējis. Varbūt kaut kādus no citu komandu akadēmijām nopirks, varbūt arī ne. Bet cerams tās arī nebūs heroika beigas, jo tas būtu diezgan bēdīgi. Nē, es šaubos, ka tās ir heroika beigas. Mēs vēl heroiku redzēsim. Protams, viņiem tagad tāds zemais periods. Viņiem vajag cīnīties atpakaļ uz augšu, cīnīties par to, ka viņi var parādīt sevi un to, ka viņiem joprojām ir potenciāls sastāvs. Šobrīd 3 spēlētāji, kas nozīmē kors, viņiem ir dāņi, kas nozīmē, viņi būs kā dāņu komanda, kas būs te pēdējie 2 no idea. Tā kā pat nav pat runāts par to, kas varētu atgriezties vai kas varētu būt. Es pat nebrīnītos, ja Keidiens atgriezīsies. Jo Keidienam tagad tie viņa saucamie ienaidnieki ir aizgājuši prom. Lai gan es šaubos, ka Keidiens uz viņiem tur baigi kaut kādu naidu. Jo tas, kā Keidiens runā ar savu komandu un tas, ko mēs esam redzējuši no Keidiena, tas ir vienkārši fantastiski. Gan jau tur bija kaut kāds personīgais konflikts, par ko vispār neviens scēnā nebija zinājis. Protams, neviens uz skatuves vai mača laikā, kamēr tev ir 101 kamera uz tevi, protams, tajā laikā nebūs nekādu argumentu nekā tā, bet mēs jau nevaram zināt, kā viņiem bija, piemēram, prākos, kaut vai vienkārši, kad viņi ir bijuši kopā pat ne iekšspēles. Varbūt tas bija iemesls, kāds to lai zina. Mēs neviens to nezināsim, tikai tuvākie cilvēki to zinās. Bet nākamā skaļākā lieta, kas bija rostermānijas laikā, jeb kā es saucu, tāpēc, ka es sakoju formulai, silly season. Formulā silly season parasti ir vasarā, tas vasaras viņiem tā pauze, un tad tur viss silly seasons iet vaļā. Tagad tas bija rudens priekš CS. Daži to scēnā nosauc par rostermāniju, daži par silly season, daži vēl citādāk. Bet, nākamā skaļā lieta aiz Navija aiziešanas un heroika backstābošanas ir tas, kā iet Falcons komandai. Falcons paziņoja, ka viņi 4 spēlētājus nosēdina uz benča un vāc jaunu sastāvu ar Saudārābijas naudu. Un visi domāja, ka viņiem baigi viegli tas būs. Sākumā bija viegli, viņi dabūja Zoniku kā koču, kas ir diezgan liels pluss, es domāju, priekš viņiem, priekš nākotnes. Bet tad Twists atteica, un tagad jau arī Niko atteica. Un es gribētu apstāties pie tā Niko punkta, jo kā tev liekas, kā Niko izmantoja šīs baumas par to, ka viņš varētu iet uz Falcons? Viņš to izmantoja, lai uzbūstot sev līgumu G2? Droši vien, ka nē. Visdrīzāk, zinot, kā parasti komandas ir arī Latvijā, kur komandās, cilvēkus baigi neinteresē benefiti, kas viņiem varētu būt. Viņiem vairāk interesē tie cilvēki, kas viņiem ir apkārt. Acīm redzot, Niko varēja nepatikt tas sastāvs, kas ir Falconos, piedāvātais sastāvs. Un viņš ir jūties kā mājās G2, un tāpēc arī viņš izvēlējās labāk cilvēkus nekā naudu, kas viņam varētu arī atspēlēties ilgtermiņā, bet vai viņš kontraktu tā uzbūstoja? Diez vai, jo zinot, kā visā mēs par to orgām ir ar naudu, diez vai viņam maksās vairāk nekā pašlaik. Varbūt tas man likās, ka tas viens no tiem punktiem, kas Niko varēja palikt, ir tas, ka Brālēns spēlē. Viņš kopā ar Brālēnu spēlē. Man liekas, tas varēja arī nostrādāt bišķi pie tā, ka viņš palika. Varbūt arī nepatīk sastāvu, ko Falcons grib savākt. Jo, kā jau dzirdējām, viņi gribēja laikam Snapiju dabūt. Cik es pēdējo reizi dzirdēju, viņi gribēja Snapiju dabūt, par to es vēl neesmu dzirdējis, viņš ir akceptojis vai atteicis šo piedāvājumu. Bet tas ir tā,
Falcons, es ceru viņus redzēt uz Kopenhāgenes skatuves. Es ceru viņus redzēt Majorā uz skatuves, pavisam noteikti. Jo, jauna komanda, kas parādās uz tier 1 apvāršņa, varētu būt pavisam noteikti vajadzīga. It īpaši ar tādu naudu un tādu pieeju, kāda ir Falconiem. Bet jā, Niko paliek G2, un tagad G2 arī paziņo to, ka viņi benčo JKS un paņem Nexu vietā. 2 IGL vienā tīmā. Kā tev tas izskatās? Labi, tas, ka 2 IGL vienā tīmā, tas man ir tik traki neuztrauc, bet vairāk, man liekas, tā mazliet dīvaini, ka viņi izhiko savu IGL iepriekš. Mēs zinām, Nexu izhikoja no G2. Un tagad viņi ņem viņu atpakaļ. Kāda no tā bija jēga? Jā, bet to es arī nesaprotu. Protams, 2 IGL, ok, viņi varētu, sadalīties, kurās kartēs, kurš IGL vai cits vispār ne-IGL, cits vispār midround kālo kaut vai. Ja godīgi, tas nav tik svarīgi. Droši vien viņi paši tiks ar to galā. Droši vien viņi gribēja kaut kādu augstāk performējošu IGL un dot Huksiem vairāk vietas, lai viņš varētu izpausties. Kaut kā tā. Jā, var būt arī pavisam noteikti. Zinām, Huksīs nav tas labākais šāvējs, protams. Viņš ir ļoti, ļoti labs IGL tieši spēles IQ ziņā. Neteiktu, viņš ir viens no labākajiem šāvējiem, bet Monesīs kaut kā ir pieklusējis. Kaut kā neesmu pēdējā laikā redzējis baigi Monesī. Žēl tas ir, jo viņam ir tikai 18, 17. Čāls vēl jauns gurķis. Bet jā, arī sāk spīdēt tas, ka vecās labās komandas grib atgriezties CS scēnā. Un tas ir NRG. NRG, grib atgriezties ar amerikāņu sastāvu komandu. Vai viņiem tas izdosies? Es dzirdēju, ka viņi gribēja OC sastāvā laikam ņemt un vēl kaut ko tur. Un šķiet veco Cloud9, kā tik negribēja ņemt. Vispār, jā. Varētu tā būt. Laikam kaut kas tāds. Jā. Bet ja viņi atgriezīsies, es domāju, tas vecajiem faniem varētu patikt. Tas pilnīgi noteikti varētu patikt, bet ir iespējams arī, ka tuvākos laikus arī negriezīsies atpakaļ tās komandas, kuras izrādīja iepriekšēju interesi. Jo CS2 bija tas lielais bums, kad viņš iznāca tikko. Un tad pēkšņi cilvēkiem sāk viņš nepatikt. Spēlētāju un skatītāju bāzi arvien sarūk. Un tad, principā, tas sanāk netik profitabli priekš e-sporta organizācijām ieiet iekšā CS2. Tas nav vairs tas pats, kas bija CSGO, kad skatījās pāri miljonam cilvēku majoru, vai pat ne majoru, jebkādu turnīru skatījās pāri miljonam. Tagad, cik es skatījos Twitchā, skatītāju skaits ir, krietni samazinājies. Ja es nemaldos, pat varētu būt uz ceturdaļu samazinājies. Jā, tam es piekrītu. Gandrīz vai uz ceturdaļu. Ja ne pat vairāk, tāpēc, ka ir nenormāli bēdīgi šobrīd ar skatītājiem. Viņi, es domāju, atgriezīsies ar laiku. Es domāju, tas lielais bums, kā saka, būs major laikā, jo tad būs daudz vairāk komandas, kas paspīdēs, kuras grib parādīt sevi CS2. Jo šobrīd, mēs zinām, ir tāds diezgan lēns starts priekš turnīriem ar CS2, jo visi zināja, ka CS2 nāks ārā, apmēram zināja laiku, kad nāks ārā, bet neviens nav uztaisījis tier 1 turnīrus, nav uztaisījis lielo bumsu no, tā teikt, production puses. Man liekas, tas ir tāds diezgan pieklusēts no production puses, jo tier 1 turnīri bijuši šobrīd līdz šim tikai 2, 3. Tas ir diezgan bēdīgi, es gribētu teikt. Viņi varēja uztaisīt daudz skaļāku, daudz lielāku to visu. Un pāri tam visam FaZe šobrīd izceļas kā numur 1 komanda. Prieks to dzirdēt, Brokīs sastāvā. Bet, reāli mums ir 2 Baltijas scēnas numur 1 spēlētāji spēlē vienā komandā, Robs un Brokīs.
Un kādas tev domas par FaZe? Zinu, ka tu kādreiz biji liels FaZe fans, vai joprojām esi? Un vēl joprojām mēs. Ok, prieks tā dzirdēt. Nu, kā tev izskatās ar to FaZe sastāvu un kā viņiem ies tālāk? Jo šobrīd man šeit viņi vienkārši vienīgā komanda, kas iet uz priekšu, spēlē un viņus neapstādina nekas. Jā, nu pirmkārt es gribu pateikt to, ka man arī, ja nemaldos, pirms mēneša kaut kur tā nenormāli nobiedēja tas fakts, ka FaZe nopirka tā organizācija, kurai pieder arī Complexities, un ka FaZe varēja neeksistēt. Pēc tās ziņas, man liekas, ne es vienīgais biju pilnīgā šokā un izmisumā. Bet izskatās, ka būs arī viss kārtībā. FaZe paliks numur 1, FaZe turpinās spēlēt, jo man šķiet, ja tas būtu izdarīts iepriekš, tad, ja tas būtu darāms, tad to izdarītu jau iepriekš. Bet par sastāvu, ko es varu pateikt? Nu, viņi visi jau spēlē ļoti ilgi kopā. Visi pilnīgi. Kerrigans, Reigns, Twists, Robs, Brokijs, visi spēlē ļoti ilgi kopā. Vēl joprojām atceros tos laikus, kad aizgāja prom Niko, Coldzera, atnāca klāt Kerrigans, Twists un Robs pat. Bet tie bija labi laiki, es atceros. Un, pašlaik man ir nenormāli liels prieks par FaZe, jo viņi arī bija hitojuši tādu diezgan smagu slampu, kur viņi uzvarēja pāris games, bet pašus svarīgākos viņi vienmēr nočaukoja. Bet pašlaik izskatās ļoti, ļoti solidi, un es tagad arī iegāju HLTV, viņi ir praktiski undefeated CS2. Praktiski undefeated, kas ir diezgan nice manā skatījumā. Nu jā, viņam šobrīd ir tas veiksmīgais skrējiens, tā teikt, diezgan labi iet uz priekšu. Un arī tad, kad paziņoja par to pārpirkšanu, ka viņi apvienojās kopā tās kompānijas, un sanāk, principā tagad ir tā, ka viņiem laikam vajag, es neesmu sekojis tam līdzi, bet sākumā runāja par to, ka viņiem vajag izlemt, kuru komandu sūtīt uz turnīru. Tāpēc, ka no vienas kompānijas nevar sūtīt abas divas komandas. Un tas lēmums, laikam, es nezinu, vai kā ir, jo šobrīd izskatās, ka Complexities ar FaZe spēlē kopā Blast Premier Fallā, un tur nekas vairs nav mainījies īsti. Bet jā, vēl labākas ziņas pārējot uz latviešiem. Latvieši arī bija daļa no rostermānijas. Un pirmās ziņas, ko es redzēju, ir tas, ka Dans aizgāja uz Might. Tur spēlēja divi spēlētāji, kas ir spēlējuši Evil Geniuses sastāvā. Tas ir DJs un Niftijs. Un kā tev šķiet, kā Danam veiksies, vai viņš varēs izsties uz tier 1? Nu, man šķiet, vēl ir mazliet par agru, lai spriestu, vai viņš spētu izsisties uz tier 1. Galā viņš ir tikai advanced vēl. Nav vēl ne ESL tā līga, aizmirsu, kā viņa saucās. Bet potenciāls ir. Un praktiski galvenais ir tas, kā viņš strādās. Ja viņš strādās intensīvi, parādīs sevi no tikai un vienīgi labākās puses, man šķiet, viņš ne tikai tier 1 varētu tikt, viņš varētu tikt tier 1 top komandās. Man šķiet, viņš arī varētu būt viens no top spēlētājiem, ja viņš ieguldītu pietiekoši daudz laika. Bet, kopumā, jā, man šķiet, viņam izdosies. Nu jā, redzēju, viņš arī bija tik uzaicināts uz Faceit Pro līgu, FPL, Jep. Amerikas FPL. Nu, viņš tur pēc tiem, tā, ko es redzēju, viņš tur nenormāli izsitās. Un nenormāli labi spēlēja. Es domāju, citas komandas arī sāks mest acis viņu. Es turēšu īkšķus par viņu major qualifieros. Cerams, ka viņiem tas izdosies, jo Amerikā nav tās labākās komandas, tā kā viņiem ir visas izdevības to izdarīt. Bet iedomājies, Danas Tikerus majorā. Kā Latvija aiziet uz viestā, it īpaši Airiks, šaudauts Airikam. Šaudauts Airikam, jā. Un tā kā reāli, te nost. Nu jā, tie, kas nezin, Dans pārvācās uz Ameriku, lai mācītos arī e-sportu.
Nepateikšu, ko precīzi, vai kā spēlētājs, vai ko citu, bet Kā spēlētājs, jā, un kā paralēli viņam spēlētājs, bija jā. kaut kāda biznesa vēl, biznesa izglītība. Jā, skaidrs, bet viņš pārvācās uz Ameriku ar šo te izdevību. Viņam apmaksāt izglītību, cik es zinu, laikam, ja nekļūdos. Un jā, diezgan īstenībā fantastiski to dzirdēt, ka latvieši ierauga arī Amerikā un ka viņš tiek uz tādu lietu. Nākamais, kas ir paspīdējis, diezgan labi paspīdējis pēdējā laikā, ir neviens cits kā Šeidijs no Gucci akadēmijas. Un viņi ir pat uzvarējuši, tagad jau viņi saucās Guild Eagles, bet jā, Guild Eagles, kas pat nokļuva līdz pēdējiem stageam Majorā, Gucci akadēmija paņem viņus uzvaru 2-0. Diezgan interesanti, kā tev šķiet, kā Šeidijs. Šeidijs tur jau 2. gads viņam ir Gucci akadēmijā, jā? Jā, kaut kas uz to pusi, vai arī, nē, man liekas 1 gads. Es neatceros, kad bija Jaunjelgavas Lands, bet atceros, bija svaiga tā informācija, ka Šeidijs ir ticis Gucci akadēmijā, un tad mēs arī visi vienlaicīgi arī bijām Jaunjelgavas Lanā. Un visi praktiski bija hypā par Šeidiju. Neviens arī praktiski nezināja, ka viņš ir ticis Gucci akadēmijā. Tikai tie tuvākie, kuri arī seko līdzi visādām ziņām, ne tikai no Latvijas scēnas, bet arī no pasaules scēnas. Un man šķiet, lielākā daļa, tostarp arī es neticēju, ka tāda firma kā Gucci varētu ienākt e-sporta scēnā. Tas, man liekas, ir kaut kas neiedomājams, bet prieks, ka tā ir sanācis, un prieks arī redzēt Šeidiju uzaugot no Latvijas laukiem uz lielajām skatuvēm, kas arī viņam droši vien tuvākajā laikā būs. Un prieks arī par to, ka viņš ir atradis praktiski tīri labu komandu, ar ko viņš varētu arī augt un attīstīties kopā. Kaut kā tā. Jā, šobrīd viņi ir 90. pasaulē, Gucci akadēmija. Diezgan veiksmīgs starts CS2, jo pirmajā turnīrā viņi ir aizgājuši pārsvarā neuzvarēti, tikai pirmo spēli pret 500 pakāse, komanda 500, nezinu, kas tur sastāvā ir. Tas ir Bulgārijas sastāvs. Tur ir Šips, Denislavs, Patriks, Redstārs un Grašoks. Tas ir tas spēcīgais Bulgārijas sastāvs. Par to viņi zaudēja, bet pēc tam viņi aizgāja neuzvarēti un uzvarēja pārējās komandas. Diezgan veiksmīgs starts, startautisks sastāvs, Eiropas sastāvs. Bet jā, ejot tālāk, vēl daudz labas ziņas latviešiem. Man īstenībā priecēja, kā CS2 latvieši paspīdējuši, jo CS2 sākās arī visa šī tā rostermānija, un latvieši sāka ņemt starptautiskos sastāvos, un sākot ar to, ka Šilds aizgājis Monty Gen, jeb Montes akadēmijas komandu. Redzējām, Šilds no Latvijas skatuves ir diezgan labi izaudzis. Viņš ir diezgan fantastisks spēlētājs, vienkārši mašīna. Ko tu varētu par viņu nokomentēt, un kā tev šķiet, kā viņam veiksies Monty Gen sastāvā? Jā, godīgi sakot, ok, labi, šis vairāk izklausīsies tā mazliet tā vairāk, cilvēki varētu padomāt, ka es gribu vairāk nekā es varu iegūt, bet man šķiet, viņš varēja iegūt labāku komandu. Es neesmu vēl redzējis, kā viņi spēlē, protams. Bet kādas komandas akadēmija man šķiet ir priekš Šilda pārāk zemu. Viņš varēja daudz labāk tikt. Viņš varēja arī tikt kādā varbūt tier 2, tier 3 main komandā, kur praktiski aug un attīstās ļoti, ļoti strauji. Bet esmu pilnīgi un 100% pārliecināts, ka Šildam tur izdosies. Šilds dos savu impaktu ar AVP, dos tādas saldas odziņas pa seju saviem pretiniekiem. Un jā, man šķiet viņam tikai un vienīgi spoža nākotnē. Pretendēt uz Montes pamatsastāvu būtu diezgan grūti, jo tur pretī ir Voro 2K viņa pozīcijā.
vai viņš varētu īsist Voro 2K no pamatsastāvā, es stipri šaubos, tāpēc es domāju, viņam ir jārāda sevi kā vien. Viņš var caur akadēmisku komandu. Pašlaik viņš diez vai varēs to pierādīt, bet man ir tādas mazās aizdomas, ka Voro 2K karjera varētu arī kaut kuru brīdi, tā teikt, beigties, jo, kā mēs, protams, ne visi, bet daudzi cilvēki zina, Voro 2K ir bijis Vagbanots accounts. Arī viņam bija čītošanas allegationi Besla Pro laikā, kad viņš spēlēja vēl komandā Sacramento, Latvijas komandā, by the way, ar My Last Chance un pārējiem. Bet, skatoties uz tajiem klipiem, man šķiet, tur ir gandrīz vai pilnīgi skaidrs, ka Voro 2K Besla laikā ir čītojis, bet man šķiet to skandālu baigi neviens no starptautiskās scēnas nav redzējis, kas arī pašlaik viņam ir par labu. Bet, redzēs, kā būs. Varbūt es kļūdos, varbūt Voro 2K arī nečītoja, varbūt viņam sastāvā būs vietas daudz un vēl vairāk. Varbūt arī Šilds paliks akadēmijas sastāvā un neaizņems viņai vietu. Kas to lai zina? Cerēsim veiksmi Šildam. Protams, tālāk veiksmi Šildam. Nākamais man ir pierakstīts kā Kīns. Kīns ir nākamais, kurš tika paziņots Juju Hau starptautiskajā sastāvā. Un viņš tur spēlēja kopā ar Isu. Isa ir paspīdējis tier 1 skatuvē. Diezgan labi paspīdējis. Manuprāt, viņš bija savā laikā nenormāli labs spēlētājs. Es viņu skatījos, man priecēja tas, ka ir kāds spēlētājs arī no Āfrikas. Un viņš diezgan labi paspīdēja. Es ceru, ka Kīns iegūs to pieredzi no viņa. Un varbūt pat dosies tālāk uz kādām citām augstākām komandām, bet šobrīd viņš spēlē Juju Hau sastāvā. Starptautiskais sastāvs, kur viņi spēlēs kvalifieros, es par to nezinu. Jo katrs spēlētājs ir no savas valsts, un es nezinu, kā strādā kvalifikācija šādiem starptautiskiem sastāviem. Tāpēc, vai tu zini? Man vienmēr, tas mazliet ir off topic, man vienmēr, kad es skatos uz to nosaukumu, man vienmēr ir tā NBA komisāra, tas citāts galvā, get ready to learn Chinese, buddy. Bet, jā. Bet, tas tā mazliet kā atkāpe, bet man šķiet, te ir gandrīz vai skaidrs, ka viņi spēlēs Āzijas kvalifieros, jo mums ir Savage, kas ir spēlējis Majorā, Looking for Orcs sastāvā, man liekas, varētu būt kaut kas tāds, precīzi neatceros. Mums ir Isa, kas ir spēlējis Eternal Fire un OG. Mums ir Kīns, kas ir spēlējis Volsungā, The Prodigies un vēl daudz kur. Mums ir arī Davkos, kas ir spēlējis Spiritos, One Win, In The Ray, kur viņš tik nav spēlējis. Un vēl Flipside, aizmirsu pieminēt. Man šķiet, šis sastāvs ir konkrēts ļoti augsta līmeņa pro sastāvs, bet vai viņi to pro līmeni spēj sasniegt, to viņiem droši vien varētu paprasīt pašiem. Šobrīd vēl oficiālās spēles HLTV viņam nav bijusi neviena. Tad, kad būs, tad arī redzēsim, kā veiksies šiem spēlētājiem. Bet, interesanti īstenībā skatīties uz šo visu, kā latvieši kādās komandās aiziet starptautiskās. Un nākamais ir Eiza, kurš spēlē jau kādu laiku Gen 1 komandā. Cik es zinu, viņš kādu laiku jau spēlē, bet ir pazibējušas tādas runas, ka Frips viņu nomainīs. Un Latvieti nomaina. Un man liekas, tā ir pirmais deals starptautiski un tādās augstākās scēnās, tier 2, tier 3, kur latvietis nomaina latvieti. Un man vispār tas interesanti liekas, Eizer ir paspīdējis Clever virslīgā, kā substitūts. Frips spēlē šobrīd Hypeworld komandā, bet, cik es dzirdēju vakar, Frips esot izlīvojis sastāvu uz ISE spēli,
Un tur ir interesanti, kaut kā tas viss ir noslēdzies. Nezinu, kā tur noslēgsies, jo laikam Frips ir izlīvojis sastāvā. Viņš patiešām ir dabūjis šo dīlu un aizgājis uz Gen 1. Tas ir interesants jautājums. Nu, kā tev šķiet, kā vispār Fripam varētu veikties, ja viņš patiešām ir šajā sastāvā? Viņš ir aizgājis šo sastāvu, kā viņam veiksies franču scēnā? Labi, tur jau gluži nav franču komanda. Tur jau ir arī lietuvietis Sterzigs, Bibu, Eize, Eithits no Maķedonijas un Gravity, kas ir vienīgais francūzis. Protams, viņiem varbūt arī rosters samainīsies, varbūt es kļūdos, varbūt HLTV ir pašlaik nepareizs, bet man šķiet, viņam varētu veikties, bet es neesmu pārliecināts, vai viņam veiksies tik labi kā Eizem, jo Eizem ir diezgan plaša pieredze tieši pro scēnā, kur Fripam pašlaik nav tā lielākā pieredze, bet varbūt es kļūdos. Varbūt tieši Frips arī ir tā odziņa, kas Gen 1 trūkst, un varbūt aizies arī uz kādu lielāku komandu, kur viņš arī sevi pierādīs daudz vairāk. Kas to lai zina? Nu jā, tad kā laiks ies, laiks, ko mums piedāvās, to mēs arī redzēsim, kā viņiem veiksies šajos turnīros. Bet jā, diezgan interesanti redzēt īstenībā tik daudz latviešu, tik daudzās plašās komandās, un it īpaši top 100 komandās. Tas nozīmē, mēs sākam kļūt arvien plašāki un pēc iespējas vairāk redzētāki. Īstenībā priecē tas, cik daudziem ir HLTV profili, jo latviešiem mums, kā mazai CS scēnai, man liekas, tas diezgan nozīmīgi redzēt tik daudz spēlētājus ar HLTV profilu. Bet jā, pēdējais, ko šodien man parunāt, ir Rūts, bet viņš ir uz jautājumu zīmes uzliks man šobrīd, jo nekas oficiāls nav izskanējis, nekur nekas nav pazibējis, tikai pazibējis tas, ka viņš Likvipēdijā ir kaut kādā sastāvā. Un Telegramā viņš ir pierakstīts arī. Telegramā arī, jā. Tā kā tev šķiet, kur Rūts varētu aiziet? Ko tu esi dzirdējis par Rūdu? Praktiski es esmu dzirdējis no Telegram kanāliem, ko arī Airiks ir līkojis Twitterā, ka Rūts varētu joinot, ja nemaldos, Gamer Legion akadēmiju, kaut kas uz to pusi. Manuprāt, ja tās ir pareizas ziņas, tad šis varētu būt ļoti, ļoti masīvs pakāpiens priekš Ruda, jo viņam būs arī savas pirmās iespējas paspīdēt arī pro scēnā, kur viņam arī maksās atalgojumu. Es tā pieņemu, jo Gamer Legion, ja tās ir tās īstas ziņas, tad Gamer Legion droši vien arī maksā savai akadēmijai algas. Droši vien nebūs gan jau tā, ka apmaksā tikai visas nepieciešamības un viss. Droši vien Rūts būs viens no pirmajiem jauniešiem, kuri nav sasnieguši ne pa 19 gadu vecumu, kurš arī ir ticis pro scēnā, kas mani ļoti priecē. Jā, diezgan interesanti. Tur redzējām, vienā turnīrā bija Monty Jens ar Šildu komandā, Navija akadēmijas komanda ir Džilksu komandā, un tad Rūts citā komandā, kas vēl nav ar oficiālu nosaukumu, vienkārši viņiem nosaukums ir OPA. Man interesē īstenībā, kas pa turnīru, varbūt vēlāk ir jāuzprast, kas pa turnīru un jāpaskatās. Bet jā, prieks redzēt šos jauniešus, kas iet uz augšu, piemēram, Džilks no Lietuvas. Un tagad arī jau, ka Rūts, kurš iet uz augšu. Jā, kā tev, mēs tagad tā off-topic pabeidzām visas tās ziņas runāt, ko es vismaz pierakstījis. Kā tev šobrīd izskatās CS2 scēna? Kā tev šobrīd pati spēle un CS2 scēna izskatās? Ko tu varētu par to pateikt? CS2 scēna man šķiet ir pašlaik tādā stadijā, kad visus lielos dūžus ir iespējams uzvarēt.
tā spēle ir tik nestabila, ka viņa varētu pagriezties pret jebkuru komandu, jebkurā brīdī. Jo mēs zinām, tā spēle vēl ir nepilnīga, vēl ir bugi visādi, vēl ir nestabilitātes arī ar internetu un tā tālāk. Bet, jā, man šķiet, spēle ir galīgi nepilnīga. Droši vien kāda gada vai 2 vai 3 laikā šī lieta arī izmainīsies. Un, jā, iespējams šī scēna arī nostabilizēsies, bet pagaidām man šķiet tāda baigi nestabilā scēna. Nav arī skaidrs uzzināt, kura ir labākā komanda kaut vai pro scēnā, kur ir labākā komanda Latvijas scēnā. Nu, arī mēs zinām, Latvijas scēnā pašlaik notiek arī trādi, rīdi, rallala un viss pārējais. Protams, ar sastāviem. Un jā, notiek arī upseti, par kuriem neviens nebija domājis. Piemēram, Clever virslīgā Sunshine uzvarēja stipros Hypeworld, kas uz papīra man šķiet ir otrais stiprākais sastāvs Latvijā. Haveni uzvarēja Garāžu. Es jūtu, ka tā ir sāpīga saruna tev, Jā. Par ko es biju pilnīgā šokā. Nē, bet es saprotu, sāpīgi, šoks, bet tu redzēji to visu spēli, kā viņa notika. Haveni bija pelnījuši to spēli. Haveni bija pelnījuši noteikti, jā. Un, bet. Jā, nu man šķiet, šis pierāda to, ka nav svarīgi, kāds tev ir sastāvs uz papīra. Tu vari būt kaut vai, nezinu, ļoti inexperienced cilvēks un CS2, atšķirībā no CSGO, uzvarēt pilnīgi visus dueļus, uzvarēt pilnīgi visus raundus, kurus, nu, tu pats neesi notrovojis kaut kādā veidā. Tu vari pilnīgi jebkās būt. Man šķiet, pagaidām ir tāds level playing field, kur tava pieredze tik traki vairs nenozīmē. Kā iepriekš tas bija CSGO. Nu jā, bet es ceru, ka garāžai tas nenesīs nekādas izmaiņas un turpinās tas pats sastāvs spēlēt. Nē, garāžai izmaiņas tiešām nenesīs. Vismaz pagaidām, cik es zinu. Cik es zinu vispār garāžai, tas mazais klausītājiem insights, garāžai sastāvs varētu palikt tā uz ilgākiem laikiem tieši šāds un nekāds cits. Un, jā, priekšā ir ļoti daudz kas. Priekšā ir ļoti daudz un redzēs, kā būs. Nu jā, bet Havens uzvar vakar izmainīja pilnīgi visu tabulā, jo tagad 3 komandām ir jācīnās par tikšanu top 4 uz fināla turnīru, nevis tikai 2 EC Bangai un Haveniem. Nu, tā pēdējā kārta ar lēniem soļiem, bet nāk. Kā tev šķiet, kā izskatīsies tabula pēc pēdējās kārtas, kuras tad būs tās 4 komandas, kas tiks uz Clevera virslīgas fināla turnīra? Tā, nu, pagaidām es tagad atvēršu vaļā tabulu, kā viņa pašlaik izskatās, bet man šķiet, visi ir jau sapratuši, garāža tiks uz lanu, tas man jau šķiet ir kā iemūrēts mūra sienā. Nākamā komanda, kas man šķiet varētu tikt, ir Time to Sunshine. Ja viņi tiktu, būtu Clever Stuffā 2 CEO, kuru komandas spēlē lanā, kas man šķiet atmosfēru uz vietas pataisītu daudz interesantāku. Nākamā komanda, kas man šķiet varētu tikt, ir Hypeworld. Lai vai kā viņiem ir spēlētājs pašlaik Brents, nevis Freeps visdrīzāk. Bet man šķiet, viņa performance baigi nemainīsies. Izņemot, ja būs upseti, kā mēs redzējām iepriekš. Nē, nu, bet skaties, viņam pretī nāk Havens. Viņam visas iespējas uzvarēt. Ja viņi varēja uzvarēt garāžu, viņi, es domāju, mierīgi var arī uzvarēt Hypeworld. Jā, viņi pilnīgi mierīgi var uzvarēt Hypeworld, bet jā, es arī gribēju pateikt, 4. komanda, kas tiks uz lanu, man arī šķiet, tabula baigi nemainīsies, būs Havens tā vai tā. Jo Havens, atvainojos klausītājiem, kuri mani tagad heito par šo.
Havens ir pierādījuši sevi, ka viņi ir tādi spēlētāji, kuri varētu uzvarēt pilnīgi jebkurus dūžus. Pilnīgi jebko. Galvenais ir atkarīgs, kā viņi paši jūt spēli. Jo redzams bija iepriekšējā kārtā, kur garāžu uzvarēja Havens, ka Havena spēlētāji daudz labāk jūta spēli nekā garāžas spēlētāji. Viņiem bija vairāk entrancu, vairāk veiksmīgu raundu. Viņiem komandas spēle bija daudz labāk nekā garāžai. Un labi, neskatīsimies uz to, ka garāžai bija standins. Tas vienalga, tas neskaitās, jo tas bija iepriekšējais teammates. Bet, jā, Havens atkarīgs, kā jūt spēli. Nu, jā, tad tavs top 4 ir tās, kāds šobrīd arī tabulā ir. Garāža, Sunshine, Hypeworld un Havens, jā. Tu saki, tās 4 komandas mēs redzēsim fināla turnīrā. Ok. Nu, diezgan interesanti, jo tā ir pirmā sezona pirmajam šāda veida turnīram, kas ir Latvijas virslīga, Latvijas e-sporta čempionāts. Diezgan forši to redzēt un dzirdēt, ka tas notiek. Jā, nu, es saku, ka lai gan Havens uz beigām ir saņēmušies un pat uzvarējuši garāžu, viņiem tāpat nebūs tik veiksmīgi un EC Banka tiks uz šo finālu. Redzēsim, kā tas veiksies, kā tas izdosies, bet ja Havens nokļūst finālā, tad kopā ar Vaitaziņu būs 2 jaunākie spēlētāji maršrutā e-sporta scēnā Latvijā, kas ir semi-pro scēnā, tā teikt. Nu, ja mēs šos abus 2 spēlētājus redzēsim fināla turnīros, būs prieks. Es nezinu, vai Vaitaziņš vispār lidos uz fināliem. Tas jānoskaidro. Vai Rilikijs kā standins spēlēs, tas būs interesanti redzēt, kas tur notiks. Bet jā, es saku, ka tas pats top 3, ko tu nosauc, bet EC Banka Havens vietā priekš manis. Tas tā bet es saprotu, ko tas nozīmētu, ja Vaitaziņš atlidotu uz Lanu. Nē. Tas ir face reveals. Tas ir face reveals, jā, vispār. Jā, taisnība. Jo cik es zinu, Vaitaziņš nav bijis redzams nevienā bildē komandās. Nav redzams bijis nevienā hadā. Viņš nekur nav bijis redzams. Ja viņš atlidos tik tiešām uz Lanu, tas būs CS scenai face reveals. Otrs spēlētājs, kurš arī nav rādījis sevi nekā pilnīgi tāpat kā Vaitaziņš, ir Plebors, kurš pašlaik ir pazudis. Jā, tas gan. Bet jā, es domāju, mēs varam arī noslēgt šo pirmo epizodi. Gribu vēl pateikt shoutoutu mūsu sieviešu CS communityiem scēnai, kas ir Anna un Mikerī, kas spēlē profesionālā līmenī CS-u. Šobrīd Anna spēlē kopā ar treneri Independent. Prieks to redzēt, ka tā kā latvieti kočo latvietis. Un jā, shoutouts viņām. Cerams, parādīsies vēl daudz vairāk spēlētājs arī no sieviešu puses. Un te jau redzēsim, kā viss noskaidrosies ar CS scēnu. Bet jā, nākamā epizode man ir ieplānota uzfilmēt, ierakstīt 15. decembrī, tieši pirms Clevera fināla turnīra. Parunāties, kas jauns notiek CS-ā, kas jauns notiek e-sportā. Paldies jums, dārgie skatītāji, kuri noklausījās, kuri pievienojās. Un gaidīšu jūs nākamajās epizodēs, gaidīšu jūs ar citiem viesiem. Varbūt dažreiz kāda viesa atkārtosies, un varbūt kāds man uz ilgāku laiku pievienosies, bet tas vēl tā nākotnē. Bet pamatā būšu es, kurš šo visu taisīs. Cerams, jums patiks, cerams, jūs klausīsieties. Paldies tev, Lācis, ka pievienojies uz manu pirmo epizodi, pilota epizode. Anytime. Nu, tad jau veiksmi garāžai un tiekamies nākamajā epizodē.